Labvakar, mīļie draugi! Es ceru, ka mani var dzirdēt. Pastāstiet kāds, ka mani var dzirdēt. Es nevaru saprast, vai man tas Bluetooth ir. Vajadzētu būt dzirdamai. Kā jums iet? Super, mani var dzirdēt, un mēs gaidām pievienojamies šovakar mūsu interesantajai sarunai Silviju. Tā, mēģināsim pievienot Silviju. Kā jums iet? Uzrakstiet, kā jums iet. Visiem viss patīk. Šovakar mums būs ļoti interesanta saruna. Tā. Čau, Silvija! čau, Vanete! Nu, Čau! Mums viss izdevās! Super! Mēs esam Prieks! savienojušās. Tā, pagaid, man te kaut kādas notifikācijas nāk. Viss kārtībā. Es ceru, ka mūs var labi dzirdēt, labi redzēt, un ka šī būs ļoti saturīga un interesanta saruna. Tātad, Silvija Ābele, GAPS uztura. Vispār tu esi laikam arī uztura speciālists, cik es saprotu, un arī uztura zinātniece, vai ne? Bet varbūt tu pati dažos vārdos pastāsti par sevi, varbūt nodarbojies, varbūt kādreiz, es zinu tavu, es nezinu, kā ir latviski, angliski backgroundu. Pastāst, Silvija, par sevi. Es ceru, ka manas mikrofons strādā. Jā, visu var dzirdēt lieliski. Ļoti labi. Jo man strādā tikai viena austiņa, bet Galvenais, es varu ar to dzirdēt. Galvenais, lai tu dzirdi, lai mēs tevi dzirdam. Mēs tevi dzirdam. Super. Labvakar visiem, labvakar, Anete. Liels paldies par aicinājumu uz sarunu. Mēs, neesam īstenībā klātienē personiski pazīstamas. Es gribētu teikt, vēl nē. Vēl. Noteikti iepazīstamies. Jā. Uz tavu profilu man norādīja mūsu Silver Sister māsa Inga. Noteikti. Jo es meklēju Jā, sveika, Inga, sveicieni tev. Paldies par mūsu kopā savešanu arī ar Aneti. Tātad, es meklēju jaunas dāmas Latvijā, kurām ir drosme ar lepnumu nēsāt savus sirmos matus, jo tā bija viena no manām tādām apakštēmām konferencē Dzīve veselumā. Un, tā ideja bija likt anti-aging kustības vietā kustību pro-aging, jeb novecot ar lepnumu, novecot veselīgi, novecot esot skaistām, jaunām, spēcīgām, veselām. Un es ceru, ka arī ar savu tēlu es kaut kādā mērā iedvesmoju sievietes, bet tā kā lūkojos pēc dāmām gan pasaulē, gan un Latvijā, un bija pārsteigta, ka ir tik daudz šādu superīgu, drosmīgu dāmu, un viena no tām esi tu. Un tā, jāsaka, nu jau mēs augam augumā, bet sākumā tas tiešām bija, prasīja diezgan lielu drosmi to darīt, bet nu jau mūsu ir daudz. Jā. Jo pasaulē, kā es saku, apsēžas un noelšas, kad kāda slavenība, kāda aktrise Endija Makdovela, ja atceros pareizi viņas vārdu uzvārdu, atlaida savus skaistos sirmos matus lokainos, un pasaule prasa, kas jums gadījies? Vai kas jums gadījies? Nu, ja arī es redzēju Sāra Jessica Parkera, un tad varēja rasīt tos, es komentārus nelasīju, bet varēja redzēt to
ka viņa nedrīkst tā izskatīties, jo viņa taču mūsu ekspektācijās, mūsu galvās ir tā jaunā, vai ne, un seksīgā sieviete, un kā viņa var atļaut? Jā, it kā kādam būtu jāprasa atļauja. Un jā, tā kā pasaulē ir šī kustība un šīs drosmīgās sievietes, un man prieks, ka viņam vairāk arī Latvijā. Mēs, tā kā ejam bišķi pretī tam spiedienām, ko mums uzliek industrijas attiecīgās, ka mums jābūt mūžīgi jaunām, bez krunkām, matiem, nesirmiem un, viss komplekts, var sakot. Un jā, un tā kā tādā veidā es nonācu līdz tavam profilam, pateicoties Ingai, un Inga tā tad arī, es arī Ingu šādā veidā iepazinu, un Inga bija arī klāt konferencē, un tad es saliku to dāmu jūsu skaistās bildītes fiksi, kas nozibēja manas lekcijas prezentācijā. Super. Un tā mēs tagad, tu man uzrunāji savukārt uz šo sarunu par GAPS, kas ir ritīgi forši, jo es saprotu, ka arī tu tā tad esi veselīgā dzīvesveida entuziaste, praktiķe, motivētāja, iedvesmotāja, un veselīgs dzīvesveids nevar iztikt bez uztura tēmas. Un tātad to fantastiski ar savu tēlu, ar savu pieredzi, ar savām zināšanām vedājis sevis, es ticu, daudzus tūkstošus sieviešu un, iespējams, arī vīriešu. Un tā kā mums ir kaut kas kopīgs tajā ziņā, ka mēs abas iestājamies par veselību tādā, dabiskajā izteiksmē, ja? Veselība, kas ir, ar kustībām, ar uzturu, kas ir tā mana specializācija. Un, tātad mans ceļš līdz šīm te uztura laukam ir atvedis būtībā, ir bijis gana ilgs, un man ir aiz muguras jau tātad diezgan liela, ļoti liela akadēmiskā pieredze, kas ir tā mana pirmā profesionālā joma. Es strādāju tātad Latvijas universitātē, mācīju studentiem ķīmiju, pašai tātad PhD ķīmijā, aizstāvēts vispirms Francijā, Lionā, franču valodā uzrakstīts un aizstāvēts. Un pēc tam Latvijā otrais aizstāvēts, jo tas bija tas šaurais laika nogriezis, kurā vēl nebija tik daudz ārzemēs aizstāvētu doktoru grādu. Un es biju to reto PhD grāda īpašnieku starpā, kuriem izdevās 2 grādus par vienu darbu dabūt. Vēlāk jau tika tā atzīšana nokārtota, ja, kad atzīst ārzemēs aizstāvētu doktoru grādu. Un tad sekoja PhD, postdoku vairākās valstīs, un tā tas ceļš turpinājās, bet paralēli dzima auga bērni, un bērnu veselības problēmas bija tās, kuras man lika meklēt tā kā risinājumus, jo tie modernās medicīnas, šī brīža vadošās medicīnas piedāvātie risinājumi mums nederēja. Un tagad atpakaļ, skatoties, var īstenībā būt pateicīga tām problēmām veselībā, toreiz bērniem, ka tas ir atvēris manu patiesu interesi par veselību, par medicīnu, par uzturu, un tā es pieņēmu drosmīgu lēmumu nepilnos 50 gados atstāt savu veiksmīgu akadēmisko karjeru, sēsties studenta solā pirmajā bakalaura kursā un būtībā sākt jaunu ceļu profesionāli, un 4 gados tātad es pabeidzu Stradiņu universitāti bakalaura programmu, un reizē arī maģistra programmu. Īstenībā iznāca atžgāni, ka es sākumā aizstāvēju maģistra grādu un pēc tam pabeidzu bakalaurus, jo es paralēli studēju abās augstskolās, Stradiņu universitātē un Latvijas universitātē. Un man ir kvalifikācija uzturu speciālists, un es ar lielu prieku darbojos kā uzturu speciālists, un mana tā Bet arī uztura zinātnieks tu esi, vai ne? Jā, tātad maģistra grāds iedod šo maģistras uzturu zinātnē, tā kā grādu, jā. Un, lūk, un tā mana interese iekšu uztura lauka, ja tā skatās vēl šaurāk, tad ir šis low carb virziens, jeb samazināt ogļhidrātu satura uzturs, un kas būtībā nozīmē kaut ko citu palielināt, un tas, ko mēs palielinām, ir tauki. Un vēl šaurāk šajā virzienā, te mēs varētu nosaukt vairākas tā kā diētas vai uztura filozofijas, tātad gan specifisko ogļhidrātu diēta, kas ir tā senākā, uz kā arī GAPS balstās īstenībā. Tā mums ir keto un paleo un karnivorija un autoimūnais protokols, tā kā tur ir vairāk, un tātad ir pats GAPS, vairāk šie te formāti, kādos mēs varam, tā teikt, veikt izvēli, ja gribam sekot šim low carb uzturam. Par GAPSu mēs noteikti parunāsim arī tuliņās pavisam nopietni un dziļi, jo viens no, 3 no jautājumiem bija, kas tas
gabs vai gaps, kas tas vispār ir. Jā. Varbūt taviem sekotājiem pāris vārdos arī īsi izstāstīšu par sevi, kāpēc es vispār te šovakar esmu un runāju ar tevi. Mums ir ne tikai tie sirmie mati un interesi par uzturu kopīgi, bet man skolā bija mīļākais priekšmets ķīmija. Īpaši organiskā ķīmija ārkārtīgi patika, un pēc skolas man bija dilemma iet ķīmiķos vai iet mediķos. Bet tad vecāki teica, nu nē, zināt, ne, labāk tur, kur naudu maksā. Nu, tā kaut kā aizgāju mācīties banku augstskolā, bet tā mana interese par procesiem dzīvajā dabā, par medicīnu, tā nekur visus šos gadus nav zudusi, un kā mēs draudzeņu kompānijā smejamies, ka es esmu mūsu medmāsiņa, mūsu ārsts, ja kādam kaut kas pa bērniem vai kas iemet čatiņā, un Anna pateiks, tur tas varētu būt tā. Jo man ārkārtīgi tiešām interesē joprojām viss, kas ir saistīts ar fizioloģiju, ar uzturu, ar medicīnu, ar ķīmiju. Tā kā tas ir tas, kas mūs vieno. Nu jā, un es esmu savukārt aizgājusi šo te biznesa ceļu, ļoti ilgus gadus nostrādāju bankā, bet, kā jau teicu, man interesi par šiem te visiem jautājumiem saistībā gan ar uzturu. Tad es pati ar sevi eksperimentēju, ik pa laikam vienu uztura veidu, pamēģinu otru uztura veidu, tad jaunībā, protams, aizrāvos ar diētām, jo mamma man bija pārliecinājusi, ka mums ir ģimenē tie lielie, platie kauli, un tā vienkārši ir meita. Es biju ļoti apaļš bērns, un pusauģu gadiem nākot, es sāku mēģināt tā kā kaut ko saprast un darīt, un tad tur bija visādi eksperimenti. Jā, un tad kādu laiciņu es izrotēju laukā no šīs te banku vides, sāku attīstīt šo te savu sakarīga dzīvesveida influencera dzīvi, bet jā, es joprojām man ļoti tas viss interesē, un es arī sekoju biohakeru kopienai. Man ir bijuši laiviņi gan ar Agnesi, gan ar Kasparu, un, nu jā, un tagad es esmu tādā atkal ļoti interesantā savas dzīves posmā, kad es esmu atklājusi priekš sevis pilnīgi kaut ko jaunu, un, nu jā, bet par to savu patreizējo dzīvesveidu un kā es dzīvoju, es droši vien pastāstīšu kaut kad vēlāk. Turpinam par gaps. Tā tu atstāsi intrigu gaisā, nepadalīsies, kas ir tas jaunais. Es noteikti izstāstīšu, jo nu, man ir acis deg un viss patīk. Un kaut kā saslēdzās, ka es sapratu, ka tas, ko es daru patiesībā, ir šis te gaps. Es nezināju tam nosaukumu. Jā. Es zināju, ka ir keto un ka ir tā, bet tad, kad es noklausījos gan tavu sarunu ar Lauru Tenleru, gan ar Kasparu, gan arī noskatījos tavu prezentāciju tajā dzīve veselumā. Jā, konferencē es noskatījos un man uzrunāja viss, ko tu stāstīji, gan par to saulīti, gan par taukiem un holesterīnu. Nu, tā kā man pilnīgi bija jā. Rītīgi forši. Zin kā, Anete, tas gaps jau īstenībā tā kā forši, ka cilvēki jautā, un, protams, tas ir kaut kas jauns. Tā ir jauna uztura pieeja, jauna uztura terapija. Ja skatītos tādā gadsimtu griezumā, šī gaps uztura terapija radusies šajā gadsimtā. 2004. Gadā iznāca pirmā grāmata. Laikam būs otrādāk tie grāmatu vāki, bet, nu, apmēram, ja. Angļu valodā iznāca pirmo reizi. Mēs to neko nevaram izdarīt, tā vienkārši ir, ja. Bet, nu, vienkārši vizuālajiem iespējām pirmām, es domāju, tur nav tik svarīgi lasīt to nosaukumu. Es pateikšu. Tā kā iznāca 2004. gadā, tā kā tikai nākošajā gadā ir 20 gadi, kopš iznākusi šī grāmata, kas iesāk aprakstīt šo gaps uztura terapiju. Bet pamatā
kā tu saki, ir izrādās jau tā dzīvo, varbūt pat nelasot to grāmatu, jo tas īstenībā nav nekas ekstrēms. Ja? Tas ir normāls, dabisks, nesabojāts uzturs, kas ietver sevi ideju, ka mēs gatavojam mājās no pamatproduktiem sev veselīgas maltītes. Mēs ejam uz veikalu vai tirgu. Latvijā mēs esam ļoti ekskluzīvi, kā lai saka, izredzēti cilvēki, Piekrīt. Jo mums ir šīs tirgus iespējas. Mums zemnieki Rīgā līdz durvīm atved, ko nu mēs gribam pasūtīt. Mēs paši audzējam, mēs ejam mežā pēc tieši tā, nogām, tieši tā, tieši tā. Tieši tā. Un kā mums ir šīs iespējas tā kā, jā, sev sagādāt pat lielveikalā, mēs varam nopirkt eko brokoli un rekurs kefīru un svaigpienu un zemnieku vistiņu olas. Un, tā kā, jā, arī lielveikala produkts īstenībā mēs mierīgi varam dzīvot pēc GAPS ar nosacījumu, ka mēs pērkam tādu produktus, kurus mēs redzam un pazīstam, kam ir viena sastāvdaļa īstenībā. Brokolim sastāvdaļa ir brokolis. Burkānam burkāns. Mēs redzam olu, redzam zivi, redzam kreimu, redzam gaļu. Un tādā veidā mēs iepērkoties, respektīvi, mums nav tiklīdz tu redzi sastāvs. kaut ko, kas ir kaut kādas nesaprotamas sastāvdaļas vienkārši. Jāliek nost. Pēc es smaidu par tām e-grāmatiņām, kur kādreiz bija tās populāras tās e-grāmatiņas, kur mēs gājām uz veikalu, izlikāmies ļoti advancēti, ļoti gudri, zinoši par uzturu cilvēki. Mēs šķirstam pie katra plaukta to e-grāmatiņu un skatāmies, kuru mēs varam, kuru nevaram ēst. Bāc. Tik sarežģītā nebūtu jābūt vispār ēšanai cilvēka dzīvē. Mums jāpazīst ēdiens. Ja mēs viņu nepazīstam, kāpēc mēs viņu liekam savā groziņā un pēc tam savā ķermenī? Tātad GAPS aicina, protams, ir tie pamatprincipi, kas ir līdzīgi šai te specifisko ogļhidrātu diētai, kā savukārt ir 100 gadu vēsture. Ja? Toreiz tajā 1920. gadā vai pat bišķi agrāk dakteris Sidnijs Valentīns Hāss iedomājās uz laiku izņemt graudaugus, kas satur cieti, no uztura bērniem, kuriem bija iekaisīgās zarnu slimības un Krona slimība un arī celiakija, pat ja vēl toreiz, nebija tāda nosaukuma šīm diagnozēm, kas tagad tāda ir. Un tiem bērniem palika labāk. Tātad, būtībā pēc idejas GAPS uzturs ir ārstniecisks uzturs, tas var palīdzēt ļoti smagām slimībām, bet to var lietot, jeb tā var ēst arī veseli cilvēki, jebkurā vecumā īstenībā, lai savukārt nesaslimtu. Un toreiz šis dakteris publicēja grāmatu par to, kā viņš šiem bērniem spēja palīdzēt. Bet internets jau toreiz nebija, un tās labās vēstis neizplatījās tādā masveida medicīniskajās aprindās. Un tad otrs cilvēks, kas pacēla to pašu diētu, tos pašus principus augšā, bija Elīna Gotšilda. Tā grāmatiņa man ir te pie rokas, arī būs otrādāk, bet tas nekas. Breaking the Vicious Cycle, tā tad atkal ir tā pati ideja, ko attīstīja Sidnijs Valentīns Hāss, kas pamatā ir šita specifisko ogļhidrātu diētai. Ko nozīmē specifisko? Tātad tie ir 3 GAPS uzturs, izņem no ēdienkartes 3 saliktos ogļhidrātus. Cukuru, tātad saharozi, laktozi, kas ir piena cukurs, un cieti. Jā, tātad bet GAPS kā ir ar uzturs to laktozi? Laktozes, arī tieši klausījos, svaigpienā ir šī laktoze, bet fermentētos kefīrā, jogurtā, biezpienā. Tur fermentē, jā, GAPS būtībā ar to piena tēmu ir ļoti interesanti, jo no vienas puses pasakot vārdu laktoze, cilvēkiem rodās iespējas, ka piena produkti ir ārā no GAPS. Tā kā mēs viņu pa durvīm izmetam ārā, tos piena produktus it kā ar vienu rokas vēzienu, tur ir laktoze, bet pa logu velkam atpakaļ gan svaigpienu īstenībā, gan arī tā kā visus raudzētos, jeb fermentētos piena produktus, jeb skābpiena produktus. Tur fermentācijas, jeb rūkšanas rezultātā šī laktoze tiek lielākā daļa vai pat visa tiek sagramota, un tāpēc vairums cilvēku, kuriem ir laktozes nepanesība, īstenībā var lietot skābpiena produktus, un liela daļa var arī svaigpienu lietot. Tā kā tie 3 galvenie principi, un 4. ir papildus princips, kas nāk jau būtībā modernai dzīvesveidu dzīvojot, kas varbūt nebija aktuāls 100 gadus atpakaļ, aktuāls ir tagad. Šis 4. princips
mēs izņemam pārstrādāto pārtiku ārā. Tad te būs tās kastītes, tās paciņas, tās burciņas, kurām mums jālasa mazie labelīši, kas tur ir vai nav iekšā. Tas, ko tu visu redzi parasti lielveikalu rindā tajā raibajā, tam es vispār eju cauri, garām izeju un aizēju pie saviem auglīšiem. Jā, un jāatgādina, un protams, par GAPS tātad jāsaprot, ka GAPS uzturs ir ārstniecisks. Tas ir ceļš uz veselību daudziem cilvēkiem ar smagām, arī kroniskām, arī autoimūnām slimībām. Tas, ka tas ir ārstniecisks uzturs, nozīmē, ka īstenībā lielai daļai cilvēku viņu nevajadzēs visu dzīvi piekopt, ja ievērot, to var darīt, un nav nekāda uzturvielu nepietiekamība, jo mēs bagātīgi ēdam visas makro uzturvielu grupas, arī ogļhidrātus, piemēram, lielāko daļu dārzeņu, kuros nav cieta, mēs varam ēst, un tāpat lielāko daļu arī augļu, kuros nav ļoti, ļoti daudz tā cukura, ja? Līdz ar to arguments par to, ka GAPS uzturs ilgtermiņā kaut ko cilvēkam nodara sliktu, jo nepietiek kaut kādu uzturvielu, ir absolūti neadekvāts, ja tam nav pamatojuma. Un tāda, kā es teicu, var gan slimi cilvēku šo lietot veselībai kā terapiju vai kā papildinošu terapiju citām terapijām, piemēram, vēža terapijā, piemēram, onkoloģijas pacienti, īpaši tiem, kuriem ir vai nu ķīmijterapija, ilgstoši bijusi, kur ir vai pēc operācijām, ka cilvēki ir novārdzināti, ka tiek dotas imunsupresīvie medikamenti, tad kā tad tie cilvēki atgūst to enerģiju, kā viņi dabūs tās veselās šūnas? Ja, piemēram, ir jāizoperē. Piedod, tev pārtraukšu, es pēdējā laikā esmu aizrāvusies tiešām klausoties šo te jauno teoriju par vēža ārstēšanu. Un ir tāds amerikāņu zinātnieks Bostonas universitātē Thomas Seyfried un Walters Longo, un viņi ir vienkārši fantastiski. Tas, ko viņi runā, ka vēža šūnas ir pilnīgi savādāks metabolisms, ka vēzis augšanai izmanto fermentētu glikozi un fermentētu glutamīnu un izslēdzot šos, ar uzturu koriģējot šo te vēža terapiju. Protams, arī papildinot ar tradicionālajiem visiem. Es vienkārši klausos un man liekas, wow, kāpēc neviens neieklausās? Un ir tiešām pierādījumi, ka cilvēki tādā veidā, paši cilvēki ir runājuši, ka ir izārstējušies no 4. stadijas, vienkārši izslēdzot šo te glikozi un glutamīnu. Glutamīnu nav tik viegli izslēgt, jo tā ir aminoskābe, un tad tur ir vajadzīgi glutamīna bloķētāji, bet tur viņš stāsta, kā viņš puls and pause to terapiju. Un es klausos, un man bija visu laiku, kāpēc neviens šo te neklausās un nemēģina saprast un pamēģināt. Un tad es saprotu, ka aiz tā visa stāv kas? Lielā industrija, lielā Big Pharma, kam patiesībā tāds vienkāršs veids, kā ārstēt cilvēkus ar uztura korekcijām, nav pārāk izdevīgs. Bet, ja tev ir kāds brīvs brīdis, es tev noteikti iesaku noklausīties YouTube, var atrast to Thomas Seyfried ārkārtīgi. Viņam grāmata arī Cancer as a Metabolic Disease. Jā. Redzi, arī ketogēnais uzturs. Es savukārt, tagad varbūt mazāk aktīvi, bet vienu laiku sekoju, īpaši, ka man radās šis te veselības bloks, kur Antur 14. gadā, tad es tvēru to gaisu, to skābekli, klausoties Amerikas konferences un šos te lektorus, un šis te dakteris D'Agostino, viņš izmanto ketogēno diētu, jo princips jau ir tas, ko tu saki, kad nedodam glikozi vēža šūnām, dodam viņām taukus. Un mēs būtībā tādā veidā nobadinām badā tās vēža šūnas. Un interesanti, es tā kā neesmu ārsts un neesmu onkologs un nezinu varbūt arī precīzi detaļās, kā tiek diagnosticēts vēzis, bet tas, ko tas Augustino vienmēr teica, ka viņi dod glikozes dzērienu. Ar petskanu. Jā, glikozes dzērienu, un viņš izspīd, tātad viņš pabentā savāc to cukuru. Tad padomājiet, ja tu redzi vēzi, kurš savāc cukuru, ko tu esi apēdis, tad padomā ikdienā, ko tu dari, ēdot to cukuru, turpinot, jā. Un arī, protams, vēža tēma būtu pati smagākā, kurā mēs reiz iebraucām. GAPS autore, daktore Natasha Campbell McBride,
sākumā ar savu GAPS uzturu, kas bija jauna uztura terapija, bija ļoti uzmanīga un īpaši uzsvēra, ka tā nav diēta vēzim. Jo GAPS uzturs ir dzīvnieku valsts produktos bāzēts uzturs lielā mērā, tātad mēs ēdam gaļu. Un tad panesās teorija, ka sarkanā gaļa un gaļa vispār taču vēzi kaut kādā veidā provocē, un viņa, lai neizsauktu tā kā plašu medicīnisku aprindu uz sevi, tā kā pretestību vai, to reakciju, viņa tā kā ļoti piesardzīgi teica, nē, labāk vēža gadījumā vismaz to nelietojiet. Pāriem visam var, bet ne vēzim. Tagad, 20 gadus vēlāk, viņa tik drosmīgi jau dalās ar pieredzēm, kā arī, piemēram, 4. stadijas melanoma galvā ar GAPS intro protokolu fantastiski ir pat to grāmatu sarakstīt par šo te case stadiju, viena cilvēka atsisļošanās stāstu, kas tas princips mēs jau saprotam. Tātad mēs nebarojam vēža šūnas, mēs nobadinām viņas, un ar GAPS uzturu pat ar to intro GAPS, jeb to minimālo, kas ir buljons un kas ir tā kā pamat bāzes produkti, skābētie, piemēram, skābētos kāpostu sula, kefīrs. Tā kā ir tāds minimālais GAPS, intro GAPS protokols, kas visdziļāk aizsniedz, teiksim, dažādu slimību gadījumā, arī zarniņu dziedināšanai ļoti jaudīgs protokols, jo viņš reizē pat noņem daudzus šķiedrainos, tā kā it kā GAPS atļautos produktus, lai tās zarniņas sadzīst vispirms, ja tieši tas Krons un citas tādas situācijas. Un, ko es gribēju pateikt, un tagad viņi daudz drosmīgāk tā kā runā arī par vēzi, un ja tā padomā, iedomājamies, ka cilvēks, kuram ir izoperēts kaut kāds audzējs fiziski, izņemts gaļas gabals kaut kur ārā no ķermeņa, no kā tad tās šūnas, lai jaunās veselās tur rodās? Katrai šūnas membrānai vajadzīga piesātinātā taukskābe, nepiesātinātā taukskābe. Tauki vajadzīgi katrai šūnai, visu organelu. Hormoniem, visam, smadzenēm, tā kā arī ikdienas funkciju veikšanai, bet īpaši, ja mums kaut kas ir jāsadziedē, kaut kā mēs esam apdedzinājuši kaut kur roku, vai kāds pušums, vai rēta, vai kas, vai jebkura operācija prasa ļoti lielu tauku, kā lai saka, daudzumu, holesterīns vajadzīgs, lai tā šūnu membrānas varētu mehāniski nostabilizēt. Un tā tad iedomāties, ka, piemēram, novārdzināts pēc ķīmijterapijas vai operācijas vēža pacients var atvesļoties ar putrām vai ar kaut kādu liesu vēdienu, tas ir ļoti tuvredzīgi, un es teiktu negudri tā domā. Tāpēc GAPS uzturs var būt ļoti palīdzošs arī šādu smagu situāciju gadījumā, jo tas iedos spēku, iedos enerģiju, iedos uzturvielas, no kā tām šūnām rasties, kur to operēto vietiņu sadziedēt pamazām organismā. Jo to mēs nevaram dabūt no lapas, no svaiga gaisa. Es tev nedaudz pārtraukšu, es neatceros, vai tas bija tajā tavā prezentācijā, ko tu rādīji konferencē, vai es to redzēju kaut kur citur iespējams, bet tā sieviete, kurai bija izoperēts audzējs uz kājas. Jā, tā ir drosmīga. Jā, tā ir drosmīga mana paciente, kura drosmīgi dalījās. Jā. Un tas ir piemērs, kas apstiprina, cik liela nozīme holesterīnam organismā. Viņai šī kāja nepilna pusgada laikā sadzīja tik lieliski tieši tāpēc. Viņa tā kā jau krietni gados kundze sadzīja, un ja es neredzētu tās bildes pirms tam, es neticētu. Wow. Un tātad viņas stāstā ir ģimenes hiperholesterinēmija, kas nozīmē, ka ir ģenētiski paaugstināts holesterīns, viņai ir virs 8 viņš ir. Jā. Un tas bija iemesls, ka viņai tas holesterīns bija pietiekami daudz, lai tur nebūtu nekādu iekaisumu, nekādu pūžņošanu. Tāds dzīšana notika vienkārši perfekti. Māsiņas brīnījās, ka pārsienot to kāju tur nekas nav, nekas, kas tur sastrutojas vai kas tur tā kā, kaut kādas problēmas būtu. Un tas tā kā tas lielisks piemērs, un paldies šai kundzei, kur man ļauj šīs bildes izmantot vienkārši kā demonstrējot. Tas ir tas, kas notiek, kad mēs satraumējam sevi vai kad ir operācija. Mums vajag ļoti daudz holesterīna tajā brīdī. Ko dod slimnīcā? Holesterīna mazinošās zāles tajā situācijā. Man pat bija operācija, starp citu. Daktars neticēja, ka nedēļas laikā var tā viss sadzīt vienkārši perfekti. Jo tu ēd taukus arī daudz, vai ne? Taukus daudz, jā. Un par holesterīnu es vēl gribēju pieminēt tas lielais mīts, ka tas ir kaut kāds bubulis, ka holesterīns, baidieties no holesterīna. Bet tas, ko jau kaut kādu krietnu laiku ārzemju zinātnieki runā, kad, holesterīns, bet svarīgākais tajā visā holesterīnā ir
cik lielas ir tās holesterīna daļiņas. Ja viņas ir maziņas un tās mazās tenisbumbiņas, tad tas ir ļaunais. Bet, ja tās daļiņas ir lielas un, kā viņi saka, fluffy holesterīna. Tās large buoyant daļiņas, tad tas neko veselībai sliktu nerada. Man gan ir žēl, ka Latvijā mēs nevaram vēl veikt šādas te analīzes, cik es saprotu. Viņas vēl nediferencē. Jā, mums ir tikai labais, sliktais, augsta blīvuma, zema blīvuma un kopējais holesterīns. Bet, ja varētu noteikt šo te analīzi, kur ir tās holesterīna tie izmēri, tas būtu vēl frakcijas dažādas, Zini kā, tā kā es prieks, Janita, dzirdēt par to, par tavām zināšanām, ko tāda tu rocies un lasi un mācies to visu, tas ir fantastiski. Es palieku pie pārliecības, ka ķermenī nav sliktā holesterīna. Tas ir cilvēku izdomājums. Kā es saku savos kursos, bieži vēl lekcijās minu, daba nekļūdās, ķermenis nekļūdās, Dievs nekļūdās. Kļūdas pieļaut cilvēks. Brīdī, kad cilvēks iedomājas, ka viņš gudrāks par dabu vai Dievu, sāks labot imunitāti mākslīgi, sāk samazināt holesterīnu, jo kāds izrādās ir sliktais pēkšņi, paies 10 gadi, un mēs mācēsim arī diferencēt to zema blīvuma holesterīnu dažādās frakcijas, atklāsies, varbūt tas viss iepriekš bija nepareizi, un cik cilvēki pa to laiku būs izdzēruši savas antiholesterīnas zāles statīnas, pazaudējot atmiņu un visu pārējo, Tā kā, tas, kas, manuprāt, pietrūks, tāda fleksibilitāte, atvērtība, mainīt viedokli, teiksim, mūsdienu medicīnā. Un man vienkārši ir vairāk piemēri svaigi galvā, kad izejot GAPS kursu vai 3 mēnešu kursu vai intro GAPS, kas ir ļoti jaudīgais, ko mēs ejam mēnesi grupas apmācību ietvaros, tad man jau ir 2 vēstules no dāmām, kuras pēc mēneša ar GAPS uzturu raksta savus ieguvumus, un viņas saka, man ir labāks miegs, man ir mazāks svars, man ir vairāk enerģijas, es jūtos labi, bet es aizgāju pie dakteris, nodevu holesterīnu, un viņa man iesaka tagad dzert statīnus, jo man ir par augstu holesterīns. Tad jautājums ir, uz kuru pusi ieklausīties? Vai uz savu gudro ķermeni, kas jūtās labi, vai uz vadlīnijās balstītu tagad sarkanu izlazošu ciparu par holesterīnu, kurš tagad mehāniski jāsamazina. Bet cilvēki uzticēsies mediķiem noteikti. Negribēs paši klausīties, jo mediķis ir autoritāte. Mediķis ir mācījies savas zināšanas diezgan droši vien sen atpakaļ, visticamāk ļoti maz par uzturu, un tad, kad mediķis nevar pārliecināt cilvēku viņam tā kā klausīt, jeb redz, ka cilvēks slīd no rokām ārā, kādi instrumenti tiek izvilkti, būtībā, kā es saku, skaļos vārdos sakot, šantāža jeb draudi. Tad jums būs, tajā brīdī dakteris ieņem dieva lomu un saka, ja jūs nedzersiet šīs zāles, jums būs insults tad. Protams, kurš cilvēks grib būt, lai viņam būtu insults, vai ne? Un tas cilvēkus sabaida, un tie šaubīgie, kuri vēl nav tik droši, varbūt to savu ķermeni nemāku vērot un tās sajūtas čekot, viņi, aizies to zāļu dzeršanas ceļu, un tad nereti ir šīs dāmas, kuras izgājušas GAPS kursu, tā kā es bieži tad vēl patērē diezgan laika daudz un enerģijas, noturot viņas pie rokas, parādot, ka bāc, priecājies, ka tev ir augsts holesterīns, kā tai kundzei, kurā tā kāja perfekti sadzija. Un doktora Natāša Kemble-McBride būtībā saka, ka cilvēkam vispār nebūtu jāmēra holesterīns, viņš katrā ķermenī ir tik, cik tam ir jābūt, un jo vairāk būs iekaisumi. Viņš ražojās mūsu pašu ķermenī. Tu vari vispār neēst augstu. Protams. Veģetāriešiem arī holesterīns. Tieši tā. Veģetāriešiem arī holesterīns organismā. Tieši tā. Un tad es lieku kopā to baidīšanu ar sauli un holesterīna stāstu. Ja normāli no holesterīna ādā rodās D vitamīns, saules ietekmē. Kāpēc mūs baida ar sauli, tad rezultātā mans holesterīns paliek augsts, jo nevar rasties D vitamīns. D vitamīns ir zems. Surprise, farmācija ir risinājums. Samazināsim holesterīnu, palielināsim D vitamīnu ar vitamīniem sintētiskiem, bet turpiniet neiet saulē. Ka tā padomā, tas ir tik vienkārši. Vienmēr es tā kā uzdod sev jautājumu un aicinu to cilvēkiem pajautā, kā darītu daba. Vai no dabas vajadzētu kaut kādas korekcijas, medikamentus, manipulācijas, špricītes. Ķermenis ir tik gudrs. Ķermenis vienmēr ir mūsu pusē.
un viņš tiešām zina, ko viņš dara. Tas ir cilvēka dizains, tāpat kā tu stāstīji, ka šie te pētījumi par GAPS ir pavisam neseni, bet ja tā labi padomā, nu tas ir cilvēka dizainā. Ko darīja cilvēks? Viņš skrēja, medīja, noķēra to zvēru, saēdās, gulēja ar punci augšā kāds 3 dienas, pēc tam atkal tā zvēra nebija, viņam bija šis te bada periods, un atkal viņš skrēja pēc zvēra. Mēs esam ieprogrammēti tā, lai pāēstu, tad mums ir šis te bada periods, kad ieliec plauktiņā, iztukšo to plauktiņu, atkal ieliec plauktiņā. Ko daram mēs mūsdienās? Visu laiku krāmējam tajā plauktā, kamēr plaukts vairs neturās ciet, un mēs viņu... Un te ir arī slimība. Tā kā es pati arī piekopju šo te saucamo fast and feast sistēmu, man tā ļoti labi strādā, un es nekad vēl savā mūžā, jo es arī esmu, kā man te sekotāji pārmet, redz, kur Anete atkal ir nomainījusi savu viedokli. Jā, es paturu tiesības, saņemot jaunus faktus, domāt citādāk. Aizvakar manā rīcībā nebija to faktu un tās informācijas, ko es uzzinu šodien. Tāpēc, es esmu kategoriski pret to, ka tu paņem vienu dogmu visai dzīvē un dzīvo pēc tās. Jā, es arī, man ļoti patika tā ideja, ka ir jāēd bieži, ka ir jābūt vismaz 3 lielajām maltītēm dienā un jābūt ir uzkodiņām. Tagad es ēdu vienreiz dienā. Es jūtos vienkārši fantastiski. Es nekad neesmu jutusies tik labi, un tā bauda, ko es izjūtu vakarā paēdot, un visu dienu man ir enerģija, man nav, kaut ko paēdu, ir forši, ir cukuriņš augšā, pēc tam ir atkal nāk miegs, man ir enerģija visu laiku stabilā līmenī, un es visu dienu varu vienkārši nokapāt. Tā kā, vienkārši ir jādomā līdzi. Super. Jāsaprot. Cepur nost, jā. Cepur nost par to. Arī skābu kāpostu sulu, jā. Man arī izgāda. Fermentēts griķu dzēriens, un te es vēl dzeru tādu fermentētu medus dzērienu. Ļoti garšīgi šitie ir sev sekotājiem rādīja, bet man vīrs ļoti fantastiski ieskābējis ir kāpostus, pat kaut kādu laiciņu atpakaļ. Te es arī klausījos, ka tu teici, ka ir jādzer tā, un es katru dienu izdzeru pa malciņu skābo kāpostu suliņu. Jā, redz, Janeta, tas, kas ir forši, jā, es ļoti novērtēju to, ka tu arī publiski atzīsti, ka tu esi atvērta mainīt viedokli. Es domāju tieši tāpat. Un tieši šī problēma, es uzskatu, ka piemīt medicīnas, kā lai saka, institūcijai un arī modernajai uzturas zinātnei, ka viņiem tās kūģis, tas lielais Titaniks, tik lēnām griežās, mainot to viedokli, ja, ka paies vēl paaudzes, kuras ar veco uztura piramīdu un daudziem dogmatiskiem uzskatiem, kas bija 80. gadā, 45 gadus atpakaļ bija mums padarīti par vienīgajiem pareizajiem, un tikai pavisam lēnām, tā kā atsevišķiem gudrākajiem ārstiem, progresīvākajiem labajā nozīmē uztur speciālistiem, tā kā pamazām saprotot lietas, ienākot jaunai informācijai no ārzemēm, tā kā pa vienam mēs mainamies lēnām, un mainās arī tā medicīna un tā uztur zinātne, bet tas notiek tik lēnām, ka joprojām tauki ir slikti lielākajai daļai ārstu un lielākajai daļai cilvēku, kā mums ir teicis. Es pat noklausījos, es jau padalījos savos storijos, es pat noskatījos, kā viņš saucās, slapenais paņēmiens vai slapenais eksperiments. Aizliegtais paņēmiens. Pat bija nesen raidījums, ko ēd Latvija. Un tur komentēja arī uzturu speciālisti, un tad tur bija rādīja arī, ko tā ģimene iepērk lielveikalā, ejot iepirkties. Un tad bija komentārs, un tur ir tie sliktie tauki. Sliktie tauki, tie ir tie dzīvnieku izcelsmes tauki, tie sliktie. Tad man likās, labi, ja tu tā publikai joprojām turpini to. Bet es pati, godīgi sakot, es vēl pirms 3 gadiem, apmēram, domāju, ka tauki ir slikti un dzīvnieku tauki un holesterīns
absolūti, jo man nebija tās informācijas, ko es esmu uzsūkusi tagad pēdējā laikā noklausījusies. Man tā likās dzīvnieku tauki sliktie. Toties eļļas ir labās, es esmu izmetusi visas eļļas ārā. Vienīgās taukvēles, kas man ir mājās, ir sviests, džīsviests, olīveļļa un kokusriekstu eļļa. Un vēl MCT eļļa, es ik pa laikam atceru to. Bet pārējās eļļas, es pēc viena tāda podkasta, es vienkārši visas izlidināju laukā un es neļauju ģimenei. Sākumā man te bija protestētāji, ka nē, kas tas ir, kā mēs pankūkus uzcepsim sviestā. Pankūkas, bet, tā mēs katrs pats meklējam to ceļu, un īstenībā man ir prieks par cilvēkiem, kas caur savām, kā arī savu bērnu stāstu, tā arī cilvēki, kam ir hroniskas diagnozes, būtībā meklē tos risinājumus, jo daudz jau saprot, ka ne jau zālēs tās atbildes. Un tad viņi iet pie tiem dakteriem, būtībā dakteri, teiksim, mediķi mācās caur pacientiem arī. Un mēs jau varam, kā lai saka, tagad kritizēt visu to medicīnas sistēmu. Tur arī Latvijā mums viņi ir, kā lai saka, salīdzinājumā par daudzām valstīm ir ļoti daudz arī labā. Un ne jau tas ārsts ir vainīgs, kurš ir tajā sistēmā iesprostos, kuram ir 15 minūtes katram pacientam, viņam vakarā tiešām nav laika podkāstu par holesterīnu klausīties, jā. Bet tāpēc man ir īpaši prieks, piemēram, par tiem ārstiem, kas nāk par gaps mācīties, kas saprot, ka viņu uztura zināšanas ir tuvas nullei, un pie manis gaps kursos nāk ļoti daudz mediķi īstenībā. Nāk osteopāti, zobārsti, fizioterapeiti, medmāsas, abaterapeiti un mākslas terapeiti, un dakteri, un ģimenes ārsti, un laboratorijas ārsti. Tā kā tie ir tie cilvēki, kuri saprot, ka viņiem trūkst zināšanu, un caur tiem pamazām tā medicīna sāks mainīties. Jo nu jā, kā lai saka, ir tas ideālais un ir tas reālais iespējamais scenārijs. Bet pieņemsim tā arī tas jautājums, kas bieži vien tiek, ko es dzirdu tajos amerikāņu podkastos, tajā pašā Seyfrieda lielā sāpe ir, ka tas ārsts var uzzināt, ka tā ir, tas ir jaunais, ar to var ārstēt, bet ja viņš sāks šo te praktizēt un izmantot savā praksē, tad tur viņiem ir pat risks aiziet līdz tiesvedībai, un ārsts tā rezultātā var zaudēt licenci par to, ka viņš neiet tajā sistēmā. Pēc vadlīnijām. Jā, viņš neārstē pēc vadlīnijām, bet viņš izmanto kaut kādus inovatīvus risinājumus, un tas draud viņam ar licences anulēšanu. Tāpēc daudzi ārsti arī saprotot to, ka tas varētu būt tā atslēga, ka viņi tomēr baidās un neiet šo ceļu. Bet medicīna mainīsies. Medicīna lēnām jau mainās. Jo, kā es arī konferencē stāstīju, rādīju, man pēc konferences, tad cita bija ideja vēl viena ierunāt, tā kā YouTube lekciju uztaisīt par tām, arī pastāstot plašāk to stāstu par dažādajām medicīnām. Mēs toreiz tikām līdz tā kā alternatīvai medicīnai, līdz integratīvai medicīnai. Tagad jau runā arī par personalizēto medicīnu. Jā, tā kā būtībā tā medicīna, kā pateikt, farmācijas medicīna īstenībā ir strupceļā. Viņi saprot, ka ir kaut kur stūris, kur viņi tālāk nevar aizsniegt. Un no zālēm cilvēkiem lielākoties ir neatrisināt jau pamat problēmu, cīnās ar simptomiem. Un tā tad pastāvēs, kas pārmainīsies. Tā tad tie gudrākie ārsti, kas jau to saprot, meklēs tās uztura terapijas, meklēs, kā apvienot, kā iekļaut savā praksē. Varbūt kaut ko no aromaterapijas, varbūt kaut ko no osteopātijas, varbūt kādu fitoterapijas, vēl kaut ko uzturu vairāk. Konkrēts piemērs, es šodien runāju ar meiteni no Zviedrijas, kur ir mums gaps kursā. Viņai ir reumatoīdais artrīts gadiem. Un viņa lieto zāles un lietoja gadiem zāles, tad viņa pati viņas ir atmetusi, bet joprojām viņiem palikušas bija sāpes. Tagad viņa ar gaps ir 4 mēnešus, un viņa aiziet pie sava daktera atpakaļ un saka, uztaisa analīzes, un viņā rādītājs ir 2-kārtas reumatoīdais faktors, 2-kārts ir tā kā samazinājies. Un viņa saka, un es nelietoju zāles, un es nelietoju arī pretsāpju zāles vairāk. Un daktera, tā kā reumatologs prasa, un ko tad jūs tādu darāt? Un šī sieviete saka, kur ir gaps uzturs? Un tā daktera paklausās, uztura izmaiņas jau var tā kā kaut kādas labas sekas ķermenī atstāt. Un tā meitene saka, bet bāc, ko ar to nesāk, tad īstenībā 5 gadus atpakaļ, ja? Tagad viņa piekrīt. Kāpēc tu man to neteici?
Jā, pirmais ir zāles, un tad, kad zāles vairs pacients pats izvēlās nelietot, un kad rādītāji uzturas tā kā samazinās, tad daktari sāk ieklausīties. Kas no vienas puses ir bēdīgi, bet no otras puses ir labi, ka caur pacientiem tādā veidā daktari ierauga tālāk, aiz tās zāļu kastītes, kad ir kaut kāds cits terapijas arī. Nu jā, un GAPSTāt ir viens no šiem ceļiem uz veselību. Tagad latviešu valodā ir grāmata arī pieejama. Jā, parāda grāmatu. Jā, tāds pats vāciņš, tikai latviski. Un nosaukums saka GAPS, gremošanas trakta un psiholoģisko traucējumu sindroms. Tātad šī grāmata ir komandas darbs vairāku gadu garumā. Tas ir liels laiks un liela enerģijas investīcija šeit. Pirmā grāmata fokusējas galvenokārt uz zarnu trakta un smadzeņu darbības saistību. Savukārt otrā grāmata, vēl lielāka un resnāka un biezāka, runā par fizisko ķermeni, kas tā ietver. Ir latviski, ja? Tā vēl nav, bet plānā būs. Pirms šīs grāmatas mums vēl paredzēts ir nākošā, kas iznāks ar nākošā gada sākumā, būs tieši par sirds un asinsvadu veselību un par holesterīnu un taukiem grāmatiņa. Šī būs ļoti, ļoti vajadzīga arī latviešu lasītājiem. Tad ir plānā, pirms lielās zilās ir vēl par veģetārismu. Lai būtu informēta. Tur mums ar tevi arī absolūti sakrīt viedoklis. Es jau sen esmu teikusi, ļaunums nav gaļa. Ļaunums ir konvencionāla pārtikas audzēšana. Un ja tu to lopiņu ēd, tad izvēlies tādu, ko ir audzējis zemnieks, kas ir audzēts tradicionāli, un tam lopiņam ir jābūt. Ok, tā gaļa būs dārgāka, bet viņa būs līdz ar to arī veselīgāka. Un tas, ka mēs audzējam visu, ievadam un noplicinam vispār zemi, es noskatījos kaut kāds pāris gadus atpakaļ, bija ārkārtīgi laba filma. Es visiem skatītājiem arī, ja jūs varat atrast, ir tāda filma, viņa saucās Kiss the Ground. Tā kā noskūpsti zemi, ārkārtīgi laba filma par šo tēmu, ka ir jābūt, tam sūdiņam ir jāaprit tajā dabā, lai uz tā sūdiņa izaugtu tas asniņš un viss ir saistīts. Nevis, ka mēs visu noplicinam un audzēsim tagad, nezinu. Tieši tā. Tad, kad mūsu senči nokāva to cūciņu, to darīja droši vien vienreiz gadā, nezinu, vai rudenī, vai ziemā, vai kad to darīja, būtībā uz ziemu. Tad to ruksīt vai to cūciņu izmantoja no astes galiņām līdz šņukurītim. Pat zarnas izskaloja un izmantoja asinsdesu gatavošanu. Tātad visu pilnībā izmantoja. No kauliem vārīja buljonu. No tās cūciņas paēda tā saime varbūt pēc tam pusgada garumā. Jo nedeva jau to gaļu katru dienu vienkārši klučiem ēst. Ja? Gaļu pēdot, mēs pēdam daudz sātīgāk, mēs esam pēduši ilgāk. Kāpēc cilvēki mūsdienās tik daudz pērk veikalos, tik daudz ēda? Jo tā pārtika ir tukša, liesa, ogļhidrāti, kas iedod ātro enerģiju, liekā pārvēršas taukos, bet sāta sajūtu neiedod. Ar gaļas dzīvnieku valsts produktiem mēs varam paēst sātīgāk, pilnvērtīgāk, mēs esam ilgāk. Nu jā, mēs esam pēduši ilgāk, mums neprasās tās uzkodas. Un caur to, ko tu minēji, ka tā augsne ir noplicināta, pat tie zaļumi, pat tie graudi un visi tie produkti, tā kā augvalsts produkti, ko mēs veikalā pērkam, viņi ir, pa tukšo ķermenis nedabū uzturvielas, un viņš meklē nākošo. Es šito analoģiju kaut kur dzirdēju ar vienā konferencē, kad izrādās govīm, kad govis pirms kaušanas, tā kā viņi, kā tur bija, ka govīm pļavā, kad viņas ganās brīvā pļavā, viņām dod sāli. Laizīt, kā elektrolītu. Un pirms kaušanas, kad viņas grib, lai tā kā, lai nezinu, būtu lielāks svārs, viņām to sāli noņem, nedod ar mērķi, lai viņas gribētu tagad ēst vairāk to zāli, tos miltus, tos graudus, viņas meklē tos elektrolītus citā pārtikā. Un es domāju, šitais notiek ar moderno cilvēku lielveikalā. Mums tirgo tukšu to pārtiku, bet ķermenis prasa vēl, jo viņš nav dabūjis to sātu un tos minerālus, jo tā pārtika nenodrošina vairs to. Un tāpēc mums ir liekais svārs, tāpēc mums ir prediabēts un diabēts, un arvien tālāk un arvien augstāk tas viss aiziet, un joprojām tauki ir oficiāli sliktie. Ja? Jo es pēdu vienreiz vakarā, tā kā atnāku no darba, tad mēs ar ģimeni ēdam, es neēdu ogļhidrātus. Es neēdu ogļhidrātus, es sev sataisu šo te milzīgo salātu bļodu, brokoļi, sīpoli, salāti,
Protams, ka tagad ziemā tas nav no mana dārza, es ieeju lielveikalā un visu sapērku, bet tad man ir tāda milzīga šķiedravielu bļoda, ko es aizdaru ar olīveļu, vēl tur sametu maltas lincēklas, riktīgi tādu bļodu. Un tad es ēdu vai nu kādu gaļu, vai zīvi, vai šos pašus skābpienu produktus un sēdu treknu gaļu. Tiešām. Tā kā es varu nogriezt speķa šķēlu un apēst to speķu, un man ir tāds, Un skaties, un tu ēd, un tu šādi ēd, un tu, būtībā tie ir gaps principi, ko tu ievēro pat nezinot, ka tu esi gapsiete, ja? Es klausījos tevī, un likās, viss sakrīt, kur puzlīt ir savu, un es tiešām jūtos labi, un tu pieminēji to reumatīdu artrītu. Arī man bija šie simptomi, bet kā teiksim tā, es mēģināju keto savu laiku. Es toreiz izrunāju ar Kasparu, tas bija kaut kāds pāris gadus atpakaļ, mums bija arī pat Instagram lives, un tad mēs runājam par keto, un man likās, pats vajadzētu pamēģināt. Bet līdz tam es biju ēdus, tās 6 maltītes dienā, putru no rīta, tur maizīti uzkodā. Un tad es pēkšņi hops un pārslēdzos uz keto. Un es izturēju, es nezinu, nedēļu es izturēju, un man bija tāds, man bija visi tie keto flu simptomi, protams, un nespēks, un vēderības viss. Un es sapratu, ka nē, tas tomēr nav man. Es pārslēdzos atkal, jo man gribās to maizi, organisms prasa maizi un tos ogļus. Un tad es pārslēdzos atpakaļ, un kaut kādu laiciņu es tā padzīvoju. Bet tad, cik man bija tas reumatīdais, ļoti man tik šausmīgi kāja sāpēja, kad es pilnīgi nevarēju ne pavingrot neko. Un tad es klausījos atkal tos savus podkastus, visādus zinātniskos, un es domāju pamēģināt badošanos. Un es sāku ar kaut kādu 24 stundām, un pamazām es aizgāju līdz pat 8 dienām. 8 dienām tikai tas water fast. Man pazuda visi simptomi, viss. Man, pilnīgi tā kā es tagad varu locīt to kādu vispārējais. Super. Un tad, kad es pamēģināju šo te reizi ceturksnī, šo te badošanos praksi, un kad es sapratu, kādu ietekmi tas atstāja uz organismu, tad es šī gada aprīlī izdomāju, ka es gribu pamēģināt atkal pāriet uz to keto uzturu. Un no aprīļa, bet es taisu tos, nav visu laiku no aprīļa tikai keto un keto, es taisu tos fast and feast, respektīvi kaut kādu laiku es esmu tajā bez ogļhidrātu, un tad, ja man sagribās, es sēdos ogļhidrātus, tad man ir kaut kādas pāris dienas, kad man organisms... Lomkas. Glikozi, lomkas, un tad es atkal mierīgi varu aiziet atpakaļ. Es esmu, bet tā nav, ka es torti pieņemsim ēd, bet es varu apēst maizīt, ja man baigi sagribās un padzīvot uz tās maizītes. Un šādā te režīmā dzīvojot, tiešām man ir tik skaidra galva tā, ka nav tās miglas vairāk tā, ka tev liekas, nav tas insulīns nelēkā, tas, ka tev visu liek, cukuriņš ienāc, pēc tam atkal šitais te. Un tas, ka tas insulīns tad dragā augšā lejā, tas jau arī palēnām to insulīna rezistenciju. Tieši tā. Un sākās visas hormonālās problēmas. Tātad uz zilās grāmatas vākt, tātad te ir gan pašas zarnu trakta diagnozes, gan autoimūnās slimības, gan tātad artrīts, gan arī hormonālās problēmas. Un tā kā kopā iznāka. Silvija, man bija jautājums, ar psoriāzi ienāca. Vai ar GAPS uzturu ir iespējams ārstēt arī psoriāzi? Tātad psoriāze ir autoimūna slimība. Tāpat kā reumatoīdais artrīts ir autoimūna slimība, Hashimoto hipotiroidīts autoimūna slimība. Un tātad GAPS iedod iespēju kārtot, jeb sadziedēt saucamo līkīgāt, jeb caurlaidīgo zarnu. Jebkuram cilvēkam, tā kā man cilvēki prasa lekcijās vai nodarbībās, kā lai es zinu, vai man ir šis līkīgāt vai šī pārlieku caurlaidīgā zarnas bļotāda, īstenībā nav tehnoloģijas, ar ko to paskatīties. Mēs varam ar gastroskopiju paskatīties kuņģi, ar kolonoskopiju varam paskatīties resno zarnu, bet tā bļotāda, kas mums interesē, kur tas līkīgāt ir, tā ir tievā zarna. Tie ir tie 5-6 metri to zarnu cilpu, kurai netiek klāt ne no viena gala.
un nevar īsti paskatīties mikroskopiski, kā tur izskatās. Tātad viens veids, kā pārliecināties, ka man ir līkīga, ir jebkura autoimūna diagnoze. Aha! Jo autoimūna diagnoze, tā autoimunitāte nevar iestāties, ja nav līkīga. Jo tas mehānisms iet caur to, kad asins ritē jānonāk nesagramotām uztura daļiņām. Tur dabīgi nepeld picu gabalu vai brokoļu kā. Tas sāk radīt antivielas, kuras tā kā sāk ķermeni, būtībā imunitāte pamostās, jo ierauga asins ritē, asins plūsmā kaut ko, kas nav līdz galam sagramots. Un tur jau nav fiziska pārtika, tur nav ar aci ieraugāms gabali, bet tur ir peptīdi, tur ir 3 aminoskābītes kopā, tur ir garāk, tur ir cietas fragmenti, līdz galam nesašķelti, kas ir izgājuši cauri tā kādai cauram tējas sietiņam, kuram izplēsti lieli caurumi. Un tagad pamostās imunitāte un sāk ar to cīnīties, radot antivielas. Un tās ar laiku, tas kausiņš piepilda pilns, kad ķermenim tā kā nobrūk. Ja tā ir tā klasiskā teorija, ko Alessandro Fasano aprakstīja kaut kādā 99. gadā, šo tā kā scenāriju, kā attīstās autoimunitāte. Līdz ar to, un pēc tam katram cilvēkam tas vājais veselības posms ir nedaudz tā kā ģenētiski predisponēts. Ja būs ģimenes, kurās būs diabēta stāsti, ģimenes, kurās būs tuberkulozes vai psoriāzes vai artrītu stāsti, tā kā tās būs risks arī šiem konkrētam cilvēkam, ka tieši tā sistēma nobruks pirmā. Un trakākais, ka ja vēl ar to vienu diagnozi nepietiek, drīz var atnākt nākošā. Ļoti bieži autoimūnas diagnozes staigā pārīšos. Hashimoto kopā ar artrītu, vai Krona slimība, vai čulainās kolītes kopā ar psoriāzi, vai kopā ar artrītu. Tā kā arvien vieglāk atnāk arī nākošā sistēma pieslēdzās. Tāpēc, ja ir jau pirmā indikācija, vai jau ir diagnoze, tas ir iemesls noraut stopkrānu un sākt lūkoties pēc terapijas, kas var sadziedēt šo zarnu gļotādu, lai apturētu to nesagramotu uzturvielu plūsmu, un ne tikai uzturvielu. Jā, par to ir gaps, tāpēc es par to stāvu un krītu, un tas ir tik saprotami un tik īstenībā vienkārši dziedināms caur garšīgu ēdienu ikdienā. Ja? Tas tiešām ir garšīgi. Es saku, es baidu labsajūtā, kad es tās savas vakariņas tieši tā, jā, tieši tā. Gaps uzturs ir garšīgs, sātīgs, jā, mēs neskaitām kalorijas, mēs neko nesveram, mēs nebaidamies no taukiem, un tieši tauki padara to ēdienu sātīgu. Jo, teiksim, kā ir, tvaicēts puķukāposts vai kabacis pats par sevi, nav baigi garšīgais. Ja tu viņam sviestiņu vienīgi uzliek, tad ir tur jau tas noslēpums. Ja mēs viņam pieliekam sviestiņu, vai mēs viņam uzliekam skābu krejumiņu, olīveļu, vēl virsū zaļumiņu, ķiplociņu, garšvieliņas, beigās iznāk tā kā zupa no cirvja kāta. Ka tu visu kaut ko pieliec un par to brokoli beigās. Brokolis vēl ok, vismaz man, bet puķukāposts diezgan bāla tā garša. Liekans, un tu viņi pat beigās nepamanājas tām visām garšām. Tā kā doktora Natāša saka, jebkuri dārzeņi, jebkuri zaļumi ir jāēd kopā ar taukiem, ka dārzeņi drīkst pludot taukos. Ja? Mēs nevaram pa daudz taukus apēst, un tas iedos sāta sajūtu, un negribēsies to cepumiņu pēc stundas vairs. Ja? Jā, tā kā autoimunitāte, kā lai saka, ir tā teorija, ko piedāvā pagaidām medicīna. Doktorē Natāšai Campbell McBride, kas ir GAPS autori, ir vēl sava teorija, kas patiesībā ļoti cerīga, jo šobrīd līdz šim medicīna uzskata, ka autoimunitāte, ja tev ir iestājusies, tu viņu nevari vairs atpakaļ pavērst, kas būtībā iedod tādu kā nāves, kā lai saka, scenāriju, nāves spriedumu. Doktora Natāšai, viņa uzskata, un arī viņas viedokļi mainās laikā, viņa turpina mācīties un rakstīt grāmatas, un ļoti, es uzskatu, ka viņa ir vizionārs medicīnā vispār. Un viņa saista to ar toksicitāti, ar lielo toksīnu daudzumu organismā. Viņa saka, ka tās antivielas, viņa saka, ķermenis nav tik dumšs, lai sevi iznīcinātu savus audus. Ja? Jo tas ir parastais stāsts bija par to, ka tās antivielas sāk rasties vien vairāk un vairāk asinsritē, kamēr beigās viņas grib iznīcināt tās nesagramotās pārtikas daļiņas, piemēram. Ja? Vai tur baktēriju, metabolisma, kaut kāds atkrituma vielas vai kaut ko tādu, vai pesticīds, vai vienalga, kas tur peltais asinis.
Un ar laiku ķermenim nobrūk sajūta, kas ir savējais, kas svešais. Jo beigu galā no tā apēstā uztura, no tām aminoskādēm jau arī mūsu audi arī veidojās. Un kaut kur ir tā molekulārā mimikrija, kad ir asinīs spēlē tas pats nesagarmotais fragments, kas kaut kur ir arī audos, piemēram, kaut kādu peptīdu veidā. Un ķermenim tā kā imunitāte nobrūk. Viņš šauj pa svešajiem, trāpa savējiem. Tā ir tā līdzinējā dominējoša autoimunitātes teorija. Un doktora Natāša saka, ka ķermenis nav tik tumšs, lai iznīcinātu pats sevi. Viņa uzskata, ka imunitāte iet novārdīt tos audus, kuros ir nostājušies, saistījušies dažādi toksīni. Atkal, kas nāk no mūsu vides, no kosmētikas, no dzīvsudrabs un viss tas Arī, bet lielākā toksīna plūsma mūsu ķermenī nonāk caur cauro zarnu, caur nesagarmotu uzturvielu plūsmu uz asinīm. Bet jā, visa vide, kas ir kosmētika, pesticīdi, mūsu trauki virtuvē, tas viss kaut kur ķermenī ienāk un paliek. Un viņš kaut kur saistās audos dziedzeros, un tos pirmos atrod tā imunitāte, un tos iet novārdīt. Tāpēc caur GAPS mēs arī būtībā tīram organismu, ļaujam tam visam lēnā, garšīgā veidā tikt ārā. Jo tā, ka mēs pārtraucam to parastās pārtikas, kā lai saka, plūsmu, sākam tīrāku ēdienu, mums tā kā ķermenim ir iespēja uzelpot. Un kamēr, kā es vakar izdomāju analoģiju, piemēram, es dzīvoju daudz dzīvokļu mājā Rīgā, ja kaut kur pāriet pušu, piemēram, radiators kādā dzīvoklī, man tā ir gadījies citā reize, citu gadu, tad nāk meistari glābt akūto situāciju. Un tad otrā dzīvoklī viņi iet tur lāpīt kaut kur, vēl kaut kur. Tad nav laika veikt. Jā, tad nav laika veikt, teiksim, kapitālo remontu, mainīt centrālu apkuras sistēmu. Ja? Un tā mēs dzīvojam, kamēr mēs ēdam, visu kaut kur plīst, un ķermenis visu kaut kur skrien glābt. Un tā, kā mēs pārtraucam to toksīnu plūsmu arī caur uzturu, iepiegādā ķermeni iekšā, jo visu, ko mēs pērkam veikalā ar pārtikas piedevām, visām ēvielām, tas viss kaut kur mūsos cirkulē pēc tam. Un tā, ka tas viss tiek pārtraukts, ķermenim ir aknu sistēmā, visām detoksu sistēmām iespēja tā kā atpūsties, uzelpot un tagad sākt vilkt ārā no tiem dziedzeriem tās visas šlakvielas, kas tur sēž ar gadiem. Tādā veidā iznāk, ka GAPS arī tīra ķermeni caur garšīgu uzturu. Tas dara vienkārši mega daudz lietu reizē. Gļotādu šo dziedina, to līkīgi attaisa ciet, attīra organismu, mikrobiomu kārto, gremošanas enzīmus optimizē. Un tādā veidā sākās tas ceļš prom no autoimunitātes, un tād arī GAPS autori saka, ka autoimunitāti var apturēt un var pavērst atpakaļ. Tā ir viņas jaunākā teorija. Es ļoti ceru, ka viņai taisnība. Laiks to rādīs, vai viņa izrādīsies taisnība, jo tas iedod daudziem tūkstošiem, miljoniem pasaulē cerību, kad varam pavērst atpakaļ. Ja? Tā kā, jā, psoriāze, ko tu teici, tur ir ko darīt ar GAPS. Es esmu pilnīgi, tā kā dzīves elpojošs piemērs tam, cik ārstniecisks ir tāds uzturs, jo ne tikai tas mans reumatīdais artrīts, man bija arī šausmīgas problēmas ar vēderu. Man bija jau tā, kad es nevarēju, man bija fobija iet kaut kur teātrī vai kaut kur, jo tas mans vēders līdz, ko es kaut ko apēdu, tur sākās dieva zīmes, tas brum, brim, brum, brum. Šitie visi tie gājieni, un jo es vairāk uztraucos, jo vairāk man tas vēders tur dzīvoja savu dzīvi, un tad es beigās jau pateicu, ne, es neiešu nekur tur, kur ir klusums, kur ir slēgtas telpas, jau pirms koncerta man jau sāk plaukstas svīst. Un tagad, kad es ēdu šādu te uzturu, kur ir šķiedrvielas, kur ir tie tauki, kur viņš vispār, man vēders ir visu dienu plakans, un tur vispār, Super. Strādā vēders regulāri kā pulkstens, viss notiek, bet nav šo te nepatīkamo simptomu, ka tur kaut kas pūstos un skanētu un sāpētu, tas ir vispār, tā, es saku, tā ir tiešām fantastiski, ko tas dara ar tevi, un tiešām tā prāta skaidrība, ka tu visu uztver pilnīgi tik asi, tik dzīvi.
tas, ka tev tas vēders nepūšās, un tas, ka tu vienkārši jūties fantastiski, nav šie te nogurumi. Es atceros pēcpusdienā, kā bija, tu paēdi kā tās pusdienas, un tad tu kaut kur patarbojies, un nāk jau 4:00 atkal ir šausmīgs nogurums. Tad vajag kafiju, vajag tējiņu, cepumiņu. Kāda apēd to cepumiņu uz pusstundu ir atkal forša, tad vakarā ir atkal. Tagad visu dienu man ir tā, ka man ir nenormāli daudz enerģijas. Jo, Un ir tik forši, Janete, ka tu ar to dalies tālāk, ka tev ir tik daudz sekotāju, ka tu to savu pieredzi arī godīgi un drosmīgi dalies tālāk, ko tev tas iedod. Un tā mēs varam to ripple efektu, ja, to mazu akmenti iemetot ūdenī, es pat nezinām, cik tālu tas var aizsniegt daudz cilvēkus. Tā kā es ļoti gribu, lai pēc iespējas vairāk cilvēku uzzina. Ok, tas nav obligāti, mēs neko neuzspiežam. Tā kā es nesaku, ka visiem no rītdienas obligāti ir jāsāk, jāatmet ogaļhidrātu. Katrs maziņš solīts, un pat tas, ka mēs ejam veikalā nopirkt, ok, pats labākais, protams, ir paša audzēts, to mēs visi zinām, bet pat tas, ka tu to savu standarta paciņu uzturu pamainīs uz to, kas ir kaut vai tajā veikalā, tas jau būs milzīgs solis. Tas ir liels solis, kā es saku, tas ceļš uz veselību sākās ar pirmo soli. Un svarīgi ir pamanīt to, ko mēs darām, saslavēt sevi, jo tās ir lielas izmaiņas. Neliekot, un būtībā tas solis jau sāk mainīties veikalā pat, jo mēs jau veikalā iepērkoties, pēc tam tas noteiks, ko mēs mājās ēdam. Un ja tā čipšu, piemēram, bieži vecāki saka, mans bērns ēd tikai saldumus un pelmeņus un picas, bet kura roka atnes mājās tos visus, jā, labi. Pusauģi varbūt paši pērk, bet mazākiem bērniem vecāki to izdara, jā. Tā ir mierīgāk, vienkāršāk, mierīgs vakars, bērns nebrēc, neēd brokoli, ko tev pīca barāns, pļaņika, viss notiek. Brokoli, bet tu viņam dosi to brokoli vienreiz viņš neēdīs, vai salātu otrreiz, trešo reizi viņš neēdīs. 5. reizē viņš jau ēdīs. Man bērns šķin iekšā salātus tā, ka tos lapu salātus, ko es sev taisu, paši šķin iekšā. Protams, sākumā viņa teica, bet tad, kad viņi redz, ka mamma to ēd un tētis ēd, protams, viņiem rodas sajūta, ka ok, tad tas ir tā, tad ēdams. Protams, ka mēs neesam ideāli, protams, kad arī mani bērni pa reizē dabū čipšus, kādu kārumu, kādu konču. Jā, bet tā nav ikdiena, vai ne? Tieši tā, mēs dzīvojam pasaulē, kur tik daudz viskaut kā ir apkārt, un ja es viņiem aizliekšu to ēst, tad es esmu pārliecināta, ka aizliegumi nestrādā. Tieši tā. Mājās viņi aizies skolā. Bērniem jāskaidro, bērniem jāsadarbojās. Jā. Un jau skaties, veikalā parādot un izskaidrojot arī pašiem vecākiem, tagad to jogurtu ar ogu sīrupiem klāt, nomainot pret jogurtu bez piedevām un atnesot mājās, izrotājot viņu ar saldētām vai svaigām ogām, ar medu, ar riekstiem, ar sēkliņām, ar banāniem. Tā jau ir liela pārmaiņa. Un tā tas solīts pie solīša, un tas kuģis sāk griezties, tā kā varbūt pat pretējā virzienā no tā, kā cilvēki ir ēduši. Un tas ir tas, ko es par savu misiju uzskatu, pagriezt, parādīt cilvēkiem ceļu, parādīt virzienu. Un pēc tam saku, es tikai gudri parināju, tu iesi mājās un darīsi. Un tas, vai cilvēks ieklausās, vai tas rezonē viņam, tas, cik viņš ātri soļos un cik tur tīri visu uzreiz darīs, ir atkarīgs no katra cilvēka, no katras situācijas, bet skaitās katrs mazākais solītis, un par to sevi slavēt no biksēm ārā. Ja? Tā tās izmaiņas atnāk. Un arī mana ikdiena, kuriem arī nav ideāla, arī uzturu ziņā. Es to arī atklāt arī dalos, un manas grupas visi zina visus manus grēkus, ja? Tā kā forši, jā, forši, ka mēs varam. Es pieturos pie tās 80, tieši tā, 80, 20, tā, cik tad? Mums ir pāris stundai, manuprāt, laiks, tu skaties, kad mums ir jābeidz. Jāfinišējās, jā. Pastāst, Silvija, bija daudziem jautājumiem, kur var nopirkt šo te grāmatu? Es redzēju, ka citu, jā. Tā kā arī tieši gatavojoties tiešraidei, es speciāli šodien palaidu vēl atlaidi. Es noņēmu 5 eiro no grāmatas cenas, lai cilvēkiem ir iespēja uzdāvināt sev vai saviem tuviniekiem grāmatu svētkos. Grāmata nopērkama manā mājaslapā, kas rakstās silvijaabele.com. Tur ir mazs e-veikaliņš, tur ir jāiet. Vienu laiku bija Globusa grāmatnīcā, tagad pagaidām tur ir izpirkts, tā kā galvenokārt pie manis. Un jā, grāmata ir pieejama šobrīd līdz gada beigām par lētāku ceniņu.
Un Super. tie jūs, klausītāji, Anetes sekotāji, mana darba sekotāji, kam varbūt kaut kas norezonēja vai kas gribat uzreiz darīt, ļoti var daudz darīt tikai ar grāmatu rokās arī, tur viss uzrakstīts. Bet 2. janvārī būs nākamā 3 mēnešu apmācību grupa. Pieteikšanās ir atvērta. Informācija par to arī var atrast manā mājaslapā, silvijābela.com. Arī Instagramā ir ielikts, arī Facebook profilā ir ielikts. Tā kā vēl pieteikšanās ir vaļā un vietiņas vēl ir, tā kā droši var nākt bariņā tie, kas grib arī darīt, ne tikai klausīties vai lasīt grāmatu, ja? Jā, tā kā super. Tādas iespējas un mācīsimies, darīsim kopā. Kad ļoti ceru, ka noklausoties mūsu šodienas sarunu cilvēkiem kaut kas arī aizķersies un norezonēs, un ka tie cilvēki, kas nevis akli tic un uzticās dogmām, bet arī paši domā, seko līdzi jaunumiem, grib iet to ceļu uz veselību, jo mans tas mērķis ir skaidrs, es gribu nodzīvot skaisti līdz vismaz 120 gadiem, un es ļoti ceru, ka man šis te veselīgās dzīves periods nebeigsies 55 gados, kā tas ir standartā. Piedod, Aneta, man ir 50, tūlītās janvārī 5 gadi, man janvārī paliek 55. Latvijā šis te healthy lifespan jā, ir 55, jā. Jā, ir 55 gadi, kad pēc 55 gadiem jau sākās visi šie te diabēti un kas tikai, tā kā man ir milzīgs prieks, kad tu jo zini, kāpēc? Tāpēc, ka man nav akadēmiskās izglītības, tāpēc, ka es klausos, uzsūcu un saprotu un to sevī pārstrādāju, es esmu saņēmusi ārkārtīgi daudz pārmetumus. Ko tu tur vispār stāsti, ar kādām tiesībām tu šito te visu runā? Un tāpēc man ir nereāls prieks, kad man pretī esi tu ar akadēmisko izglītību, kura runā tieši to pašu, ko es saku. Tieši tā. Ka man nevar pateikt, ka tas ir kaut kāds vispār plaģiāts un ko tu tur, Anet, runā, bet te ir, lūdzu cilvēki, kur ir Silvija, tu biji ķīmijā, kāds tev bija? Ķīmijas zinātņu doktors. Ķīmijas zinātņu doktors ķīmijā, asociētā profesora ķīmijā, ja tas palīdz kādam. Uztura speciālistu un uztura zinātniece Silvija Ābele. Milzīgs prieks tev. Prieks. Man ir milzīgs prieks. Paldies, Aneta, tev. Silvija. Noteikti kaut kad tiekamies arī dzīvajā kādā no nākamajiem veselības procesa pasākumiem. Es domāju, ka es arī būšu klāt. Super. Te ir daži komentāri, bet mums laikam vairs nav laika. Dana saka paldies par kurantūru blogu, uz veselību, Dana, prieks, ka noderēja. Ja ir kaut kādi jautājumi, tad noteikti zem šīs te live sarunas, ko es saglabāšu, noteikti mēs nepaspēsim vienkārši tagad visi izskriet cauri. Rakstiet komentārus apakšā un mēs atbildēšu. Jā, super. Paldies klausītājiem, paldies tev, Anete. Paldies jums visiem. Prieks tev iepazīties. Apusēs. Uz veselību. Uz veselību. Atā. Tā, es slēdzu ārā.